Tātad mēs šeit esam atbraukuši Regatas Baltika Open ietvaros. Atbraukuši ir kādi 6-7 jahtas. Tik maz tāpēc, ka daļa palika Rīgā jau startā visādi signāls gadījās, daļa aizbrauca uz Salatsgrīvu no Rīgas un palika tur, jo bija pārguruši, bija 11 stundas braucām, bija vājš vējš. Un no Salatsgrīvas braucām uz Roņsalu, un no Roņsalas atbraucām uz šeieni. Es konkrēti braucu ar šo te lielo katamarānu. Šodien mēs atbraucām pirmie, bet tāds princips, ka tā kā laivas ir dažādas, katrai laivai tiek iedota balle, pēc kuras šo laiku pārēķina, un tad ir gala rezultāts. Un izstāst, ka tomēr mēs, lai arī atbraucām pirmie, gala rezultātā nebūsim pirmie. Ticamāk, ka pirmais būtu šis te blakus mazliet mazākais katamarāns. Nu, tā visai burāšanas lietā ir. Un tagad es varu atbildēt ar jautājumiem. Jums pašam vispār patīk? Jā, es ar burāšanu nodarbojos no 4 gadu vecuma. Es uz šī lielā katamarāna vienkārši tāpēc, ka man draugi palūdz, ņemot vērā, ka man ir šāda burāšanas pieredze, braukt ar viņiem, lai sasniegtu labākus un ātrākus rezultātus. Bet tā, principā, es braucu ar ļoti mazām sporta jahtiņām, kas ir 5,5 metru garas, kas nebūtu nav tādi te monstri. Ja? Nu, vairāk tāda sportiska burāšana nodarbojos, bet nu, es atbraucu, lai vienkārši palīdzētu, dot kādu padomu, nu, mums viss projām izdevās. Tas ir jūsu hobijs, ja? Nu, tā hobijs. Hobijs ir mašķerēšana, tas ir dzīvesveids, es visu vasaru tikai to daru. Es neko citu nedaru, es pat nestrādāju vasarā. Es tikai burāju, piedalos sacensībās un tādā veidā. Paldies jums! Tā, kad tika uzbūvēta osta, šī jahtu osta, jūs pamanījāt 3, 4, 5 gadu atpakaļ, te nekā nebija. Te bija viens milzīgs bardaks un miskaste. Un tad izdevās viena ļoti liela Eiropas projekta ietvaros dabūt kopā gan ostas pārvaldi, gan privātos uzņēmējus un šo visu te izbūvēt. Bet tas viss bija izbūvēts, lai sāktu attīstīt pilnīgi jaunas tradīcijas. Kā jau es visiem saku, mēs neko nevaram palielīties ar traktoriem vai kaut kādām kartupeļu sugām. Ja? To var izdarīt laucinieki. Mēs varam tikai ar jahtām, ar burāšanu, ar kuģošanu, ar lieliem gariem mastiem un daudz zivīm. Ja? Un tās ir lietas, kas citiem nav, ir tikai mums. Nu, tā arī dzimta idejas, ka jāsāk kaut ko darīt saistībā ar regatēm, jāsāk kāds piesaistīt, lai brauc, lai kaut ko dara. Pagājušajā gadā bija pirmais gads, tad mēs ar Igauniem sadarbojamies, norganizējām 2 regatas, un tad arī viena Latvijas mēroga regata bija. Un rezultātā sapratām, ka varam jau faktiski lēnām valēt kaut ko jau tālāk uz starptautisku. Un Baltika Open regata jau ir ar savu vēsturi un faktiski tāda ļoti prestiža regata. Ne? Un nākošais gads, piemēram, Baltika Open regatē ir paredzēts posms arī Krievijas čempionātā. Līdz ar to ir iespējams, ka būs ļoti liels skaits no dažādām valstīm. Tāpēc šogad bija ļoti jāpacenšas, lai sev parādītu. Un, kā saka, un šiem lieliem pasākumiem mēs būtu gatavi. Tā kā tas tik tāds sākums. Un, ja esat pamanījuši, šis nav vienīgā lieta, mēs vēl taisam arī koka kuģa festivālu. Šogad, lai viņš būtu daudz grandiozāks, lielāks un varenāks, viņš notiks Mērsaku svētku laikā. Ne? Un tad līdz ar to mēs arī kā doma varam iesaistīties. Sākums ideja dzima šeit jahtu centrā, Ivo Tikumam,
kurš te komandai parāda kopā ar Aigaru Stenbergu un ģimeni. Un tagad mēs tā kā arī nākam talkā, piedalāmies un gribam kopīgi to pasākumu jau izvest tādā jaunā līmenī, tādā kārtīgā, starptautiskā. Pats galvenais, lai mērsesniekiem vienkārši tie ir dzīvot interesanti, lai visu laiku te kaut kas notiek un ir kur atnākt, ir kur aiziet, ir ko redzēt. Un kā jau es teicu, traktoriem diez vai mēs lielīsimies jahtas, kuģi, masti, buras, zīvis. Tā mūsu lietas. Tā bija, ir un būs. Nu tā. Sirsnīgi sveiki Mērsragā. Priecājamies par kādu posmu, kurš jau ir aiz muguras. Un arī kādu nelielu atbalstu šim visam kuģojumam ir devis viens no Mērsragu uzņēmumiem. Tas ir Saiva Anno. Saiva Anno arī grib jums kādu tādu praktisku dāvanu katram pasniegt. Te virsū ir tāds boranieks, ko apmēram tā kā jūs te esat kuģotāji. Un iekšā tur ir tādas lietas, ko jūs katrs attaisīsiet vaļā un katrs uz savas jahtas, savas laivas arī to varēsiet redzēt. Tā kā esat mīļi gaidīti šeit Mērsragā, lai ir labs vakars, lai vienmēr ir 7 pēdas zem ķīļa un lai rīt jums ir labs ceļa vējš. Bet šai pusē vienmēr ir vējš, jo mums ir tikai 3 lietas, ar ko mēs lepojamies un kas ir mūsu bagātība. Tā ir saule, jūra un vējš. Tā kā laipni lūgti Mērsragā. Nedzirdam. Lovers ir? Slovi! Еще раз! Кто то есть? Так, bardzo dobrze. Vilks ir? Valsts. Ir, viss kārtībā. Kanikēli ir? Nedzirdēju. Gabriel! Forvīds! Tas jau bija lietuviski. Mēs sākam apbalvošanu, tātad ir noslēgušies mums posmi, etapi, kā mēs varam saukt. Pirmais bija tātad Baltika Open regate 2012. Rīga Salatsgrīvā. Startēja 5 katamarāni. Otrā vieta. 3., 4., 5. nebija. Otrā vieta. Visam tam lielākajam, tam skaistajam. Lūdzu, kapteini. Lūdeni viņam. Diploms taču nopelnījis. Salatsgrīvā ļoti viņi gaidīja Baiba un vispārējie Salatsgrīvas iedzīvotāji. Mums vēl bišķi jāatapējās. Rīga Salatsgrīvā. Katamarāni. 1. vieta. Kanikēli. Rīga Salatsgrīva 3. vieta jahtām. Jahta Gabriel. Uzmanīgi. Otrā vieta. Slonī. Good job, well done, great. Excellent tactics. 1. vietā posmā Rīga Salatsgrīva jahta Paula. Aplaudējam, viņš šobrīd šeit nav.
Paula aizgāja pie Ruperta. Ok, Paula aizgāja, Paula vēl parādīsies noteikti šajā regatē un visās citās, gan šogad, gan nākošgad Baltika Open regatē, kad būs 5. jubilejas regati. Un jūs visi arī tur noteikti būsiet. Būsiet? To skaļāk var. Būsiet? Šitas der. Ok, Ruknu Mārsrāks, jahtas, 3. vieta, 4 wins. Jahta no Polijas, tiem, kas nezina. Otrajā vietā Slonī. Es arī. Ruknu Mārsrāks, 1. vieta jahta grupā. Jahtai Gabriela. Ja ir kaut kas īsi sakāms, variet pateikt mikrofonā, bet tāds sakarīgi teikumi. Īsi variet kaut ko pateikt? Mums arī par jums un jums par mums. Paldies!